Tādu kņādu un kliekšanu, kādu šodien notika ugunsdzēsēju depo, glābēji vēl nebija redzējuši. Pie ugunsdzēsējiem uz Ziemassvētku eglīti ciemos bija atbraukuši vairāki desmiti dažāda vecuma bērnu. Patīk laiva? Jā. Ugunsdzēsēja mašīna? Jā. Kas labāk patīk? Stūri tā. Stūri? Puikas nelaiž pie stūris? Vairāki bērni pēc ugunsdzēsēju tehnikas pārbaudīšanas saprat, ka arī paši vēlas nākotnē saistīt savu dzīvi tieši ar šo profesiju. Kad tu izaugs, tu būsi ugunsdzēsējs? Jā. Ko tu darīsi? Ugunsdzēšu, kad mājā ir ar ugunu, es tu liešu ar šrangu. Paralēli izklaidēm ugunsdzēsēji ar pavisam mazajiem bērniem spēlēja spēles, kurās ietverta informācija par ugunsdrošību. Mēs spēlējam tīri ugunsdzēsēju tematiskas spēles, tās, ko mēs vadām arī bērniem pasākumus bērndārzos, tādas pašas. Tikai tie nav jaunā gada pasākums, šis mums ir jaunā gada pasākums. Spēlēs ir kartiņas par atjautības spēles par ugunsdzēsēju tēmu, tur ir šļūtenis virsū, tur jāsaliek kartiņas. Un ir spēle ar rāpošanu ar ugunsdzēsēju šļūteni, kur nedrīkst pārplīst ugunsgrēkā. Zilonis Baltiņš, kurš pats patiesībā ir ugunsdzēsējs ar 25 gadu stāžu, uzsver, ka ja kaut vienam bērnam zemapziņā aizķersies šodien iegūtā informācija, arī tas jau būs liels panākums. Inese Supe, Agris Blumfelds, Inns Ķergalvis degpunktā.